Šodien pavisam vienkārši stāsts par rokas bremzi un par to, kā mēs dzīvojam. It kā formāli. Formāli mēs visu izdarām, formāli visur ir ķeksīši savilkti, bet realitātē tātad man bija atklāsme. Iekāpu savā mašīnā, vēl rīts neesmu lāgā pamodusies, iekāpu savā mašīnā un es dzirdu dīvainu skaņu. Tādu vieglu signalizāciju. Skatos apkārt, varbūt kaut kas notiek. Nē, nekā nav. Un tad es pamanu, ka mana mašīna signalizē man par to, ka mana mašīna slīd. Slīd lēnām uz priekšu. Jo rokas bremze. Rokas bremze nav novilkta līdz galam. Rokas bremze it kā ir pacelta, bet nav iekritis robā. Un, paldies Dievam, un manā reakcijai viss kārtībā. Iepriekšējā mašīna necieta no manis, lai gan bija ļoti tuvu, paspēja noreaģēt. Bet par to man bija pēc tam ilgi vēl jādomā. Un tas bija tā kā atgādinājums man arī, ka ļoti daudz lietas es izdaru tikai ķeksīšu pēc, bez ieguldīšanās, bez sajūtas un bez tās apzinātības. Kad tu apzināti kaut ko dari, apzināti iesaisties, es atvainojos, apzināti iesaisties un tu esi tur tajā brīdī. Bet man bija, rokas bremze norāda, tad viss kārtībā. Nē. Tāpēc aicinu paskatīties, kā tas ir dzīvot apzināti. Tā ir tik nodrillēta tēma. Man liekas, pat reizēm man pat riebi šo vārdu dzirdēt, bet nekādas citas patiesības, augstākas patiesības nebūs. Kamēr tu neesi apzināts, nekas nenotiek. Tu nesaproti, kur tu esi, tu nesaproti, ko tu dari, tu esi mūžīgajā autopilotā. Un tad tev rodas situācijas, kad nav rokas bremzes kārtīgi novilkta. Tev rodas situācija, kad tu esi runājis ar cilvēku, viņam neesi pat acīs ieskatījies. Tu nezini, kas ar cilvēku notiek. Tu nezini un neesi varējis viņā ieklausīties. Tas ir bijis tikai garām ejošs akts, tas ir bijis tāds ķeksītis un viss. Un tu saki, es taču ar viņu parunājos. Nevēlā. Nē. Jauku dienu!